pasaules problēmas. Laipni aicināti studijā. Šovakar mēs sāksim, mums programmā ir ļoti daudz dažādi profesiju pārstāvi, sākot no skolotājiem līdz smagās mašīnas šoferiem. Tā kā būs ļoti interesants vakars, varu jums apsolīt, mīļie draugi. Tātad kā pirmos studijā aicinām skolotājas Sabīne un Vika. Ar aplausiem! Labdien, mēs esam skolotājas Sabīne un skolotāja Vika. No Nekurienes vidusskolas. Tātad mēs aizstāvam skolotājus, bērnus un vecākus. Tātad mēs cīnāmies, lai Latvijā izglītība būtu bez maksas. Respektīvi, pamat izglītība un vidusskola ir bez maksas, bet toties grāmatas un burtnīcas ir jāpērk. Tāpēc mēs sēdē nolēmām šo problēmu risināt. Tātad mēs sāksim celt ražotni, kurā ražos grāmatas, burtnīcas un visus pieteikumus mācību vielai. Tātad šo projektu atbalsta Eiropas struktūra fondi un celtniecība jau ir sākta. Tātad lūdzu iepazīstināsim jūs ar maketu. Tātad šis ir mūsu makets, tā ir pati ražotne. Un tas strādās, protams, kas gan cits, ja ne bērnu draugi rūķīši, kurus pie mums atsūtīs pats labākais bērnu draugs Salavēcīts. Tātad stratēģija tāda, ka 2 rūķīši šeit liek iekšā papīru un 5 rūķīši, 2 pagaidām apkūšas. Lēkā tādā veidā taisot grāmatas, kuras tiks izsniegtas bērniem un vecākiem nebūs sūdzība. Paldies! Problēma ir izcināta. Jaunieši saka, viņiem nav ko darīt. Mēs viņiem parādīsim, kas strādā. Jā, mēs parādīsim to, kā visas iespējamās problēmas atrisināt, kuras tev ir sākot ar velosipēdu, beidzot ar traktoru, visas iespējamās bremžu lietas, ātrumu problēmas un visu. Mums ir tāds brīnuma instruments kā līmutīs. Un tas mēs pielietosim visu. Neviens nevar atcerēties, kā viss saucās un tā. Mūsu objekts mēs nodemonstrēsim. Esmu mašīnā. Tas ir opelis. Visiem opeļiem ir stūre un pārnes un pārnes. Vēl viņiem ir kāds priekšā, visiem obligāti jāzina, kāpots un arī akumulators, kas nevienmēr darbojas. Un, tā kā mēs zinām, nav mūžīgie dzinēji, bet ir mūžīgās bremzes. Jā. Tas ir viss. Paldies! Arotbiedrība ļoti pastrādājas pie tiešām inovatīvām risinājumiem mūsu globālo problēmu risināšanā. Tātad nākamos mēs vēlētos dzirdēt, ko grafiskie dizaineri ir padomājuši. Tāpēc mēs aicinām studijā Ralfu un Sigitu. Sveicināti! Esmu Ralfs, tā ir Sigita. Mēs esam grafiskie dizaineri un mēs risinām tādu problēmu kā piesārņojums Latvijā. Tātad mūsu plāns ir rīkot talkas daudzreiz biežāk nekā tās notiek pašlaik Latvijā. Un tātad mēs veidosim plānus, grafiskus plānus, kuros mēs attēlosim to, kā mēs esam izplānojuši, kur un kā viss izskatīsies pēc talkām. Mēs piesaistīsim dažādus sponsorus un investorus, maisiem, cimdiem, dažādām tehniskām lietām, elementārām lietām. Un organizators, protams, kas to visu organizē, jo mēs esam tikai grafiskie dizaineri. Un mēs katram dalībniekam, organizatoram un visiem pārējiem darbiniekiem piešķirsim šādas nozīmītes, kuras būs kā apliecinājuma un vienotības zīmes tam, ka viņi ir piedalījušies šajā pasākumā. Tieši tā. Paldies! Nākamos es gribēju, mēs
mēs vēlētos dzirdēt veikala īpašniekus. Ko tad veikala īpašnieki ir padomājuši? Agnese un Bibita, mūsu lielāko veikalu Latvijā īpašnieces, laipni lūdzam studijā. Ar aplausiem! Bibi, tev dublinieks grab. Ko? Tev dublinieks grab. Ko tu teici? Tev dublinieks grab. Elga, bet runā skaļāk, es taču tev nedzirdu, man dublinieks grab. Lai tev nerastos šādas problēmas, es tev varu iedot jaunu riteņu labošanas iekārtu, ko es nopirku jaunajā veikalā. Bet tur vēl nav pārdevējs, tā ka tev ir lieliski iespēja. Super! Klausies, tad taču es varētu pieteikties par pārdevēju, tā jau darba nav. Un to var darīt arī tu vai tu, jo veikali ir atvērts visā Latvijā. Tā ka nāciet un pērciet pie manis jaunās pārdevējas šos brīnišķīgos dublinieku labotājus, un jums nekad nebūs problēmas ar dubliniekiem, kādas bija man. Laipni lūdzam studijā ar aplausiem Kalniņu Sofiju. Prieks jūs redzēt studijā. Labdien, mani sauc Dagnija Kalaša. Un mani sauc Mādara Belaša. Mēs esam no partijas. PPTR-SŽNL. Tā kā mēs zinām, ka pašlaik pensionēšanās vecums ir 62 gadi, mēs vēlamies to mainīt. Tāpēc mūsu kolēģis politiķis Juris ir izdomājis ierīci Spāriņa kalna institūtā, kas pašlaik atrodas zem zemes, bet viss darbojas. Jā, šī te ir unikāla ierīce, kas mainīs visu pasauli. Un visu pasaules uzskatus par pensionāriem, kuri neko nespēja. Tātad šo ierīci mēs ieoperēsim šeit. Tā palīdzēs pret atmiņas zudumiem, pret spēka nespēju. Tā ārstēs, pazeminās, palielinās asinsspiedienu, infarktus ārstēs, visu. Jā, tā arī stiprinās imūnsistēmu, vitamīnus dos, enerģiju, visu pilnībā. Tā ir saudzīga gan dabai, gan cilvēkiem. Vēl nav izmēģināta uz cilvēkiem, bet mēs tā domājam. Jā. Protams, no sākuma tas būs dārgi, bet ar laiku tas atmaksāsies. To spēs visi, un tas atrisinās daudzas problēmas, kā mazās pensijas. Pensionāriem vairs nebūs jāraizējas par dzīvokļu īri, par mazbērniem nenopirktajām dāvanām. Tā ir superīga iekārta. Paldies! Es domāju, ka šādu iekārtu vajadzētu ne tikai pensionāriem, bet visiem profilaksei ieoperēt Latvijā. Un es domāju, ka mākslinieces Elza un Everita varētu piekrist. Mēs esam mākslinieces Elza, Mētra un Everita Raspodiņa. Tātad mēs jums piedāvāsim vienkārši unikālu iespēju mākslā. Mēs gribam globālā mērogā cīnīties ar rasismu. Un tam mums vajag tikai šos skaistos kabeļus. Šis kabelis, redzat, tas ir dzeltens. Tāpēc mēs viņu Ķīnā neieviesīsim. Bet visā pārējā pasaulē, galvenajās stacijās tiks piesprausts šis kabelis, un viņš pārraidīs mūsu mākslinieku radītus darbus, kas strādās uz jūsu zemapziņu, un nemūžam jūs vairs nedomāsiet par rasismu. Savukārt šis, jūs redzat, melnais kabelītis, mūs katrā sirdī ieviesīs mazo melno afroamerikānību. Tāpēc, ja tu vēlies atklāt sevī mazo dzelteno cilvēcību, mazo melno afroamerikānīti vai mazo balto cilvēcību, mēs iedosim tev šos kabelītus.